Šogad vasara Līvu akvaparkā ir īpaši jautra, jo esam parūpējušies par to, lai izveidotu un rekonstruētu jaunu pludmali. Tajā ir jauna atrakcija Viltīgais kupols un arī 25 metrus garš peldbaseins ar visjaudīgāko Latvijā pretstraumi. Skaidrs, ka tādā foršā vasarā cilvēki izvēlās būt ārā pludmalē. Šeit vēl arī mūsu ļoti mīļa bērniem Strūklaku sala un arī atjaunotais šogad vasaras restorāniņš kafejnīca tieši Lielupes krastā. Līvu akvaparks kopš 2006. gada ir ūdens atrakciju parku asociācijas un starptautiskās atrakciju un izklaides parku asociācijas biedrs. 2014. gadā saņemts TripAdvisor izcilības certifikāts. Vienlaicīgi Līvu akvaparkā var atpūsties 1300 cilvēki. Ģērbtuve ir pilnīgi izremontēta, tur ir jaunas mēbeles un arī aprīkotas papildus vietas matu žāvēšanai. Darbinieki mūsu ir ļoti profesionāli, gan glābēji, gan klientu servisa darbinieki, un viņi atbildēs uz jebkuriem jautājumiem, kas jums radīsies. Lūdzu, neaizmirstiet, ka ja jūsu bērns nemāk peldēt, vai viņš ir pavisam maziņš, vai viņam nav vēl 7 gadi, viņš drīkst būt tikai izstieptas rokas attālumā. To visā pasaulē sauc par īsās rokas principu. Bet, lai justos jebkurā situācijā droši, labāk uzvilkt bērniem uzročes vai peldvestes. Gribētos aicināt visus, kam ir atvaļinājums, un visi, kas grib sagādāt saviem tuviniekiem patīkamus pārsteigumus un piedzīvojumu garšu izjust, atpūsties Līvu akvaparkā, jo te atpūta ir vienmēr lieliska.